Improvizācijas teātris Spiediens. Dāmas un kungi, sagaidām! Dāmas un kungi, Kaspars, Sanda un Krišānis aplausīja Improvizācijas teātris Spiediens. Te ir tik liela studija. Tu esi pats arī baigi lielais, jā. Vai arī es esmu mazs? Tu esi mazs drīzāk. Bet toties jums jubilēja liela 5 gadi. Jā. Krišāni, Kaspars, Sanda, kādas ir sajūtas 5 gadi pagājuši? Ir jautri gājis. Kā ir gājis? Nu, atceries savu 5. dzimšanas dienu pats? Es neatceros. Jā, mēs arī Tā neatcerēsimies. arī mēs jūtamies. Ceram, ka neatcerēsimies. Labi. Jūs esat atnākuši pie manis ciemos ar nelielu dāvanu, tādu kā skečiņu, jā? Jā. Ja Mēs skatījāmies internātā, bet internetā, ka ļoti populāri tagad tie stand-upi, stāvizrādes, un tad mēs izdomājām soli uz priekšu, ka mēs varētu izveidot slīpizrādi. Tā, es atstāju jūs, darbojaties, šis ir jūsu laukums, jūties kā... Paldies! Ciemos. Jā, mums ir nepieciešama viena profesija, lūdzu. Nosauciet, jebkur, kas jums ienāk prātā. Profesija, kā jūs domājat, kas nepiestāvot? Kā? Beķers. Konditors beķers. Super. Īpašība? Un kāda īpašība? Kāda jums pirmā īpašība, kas ienāk prātā? Pilnīgi vienalga. Beigts? Tā ir labākā īpašība. Labākā īpašība, jā. Varbūt otrā labākā īpašība, kāda varētu Vai būt? pēdējā labākā? Īgnis. Jā, esam Latvijā. Un tad mēs izmantosim savā nākamajā skečā šīs divas lietas. Plus vēl nosauciet lūdzu matu krāsu. Vēl. Zila. Ok. Dāmas un kungi, Improvizācijas teātris Spiediens. 3 personāži. Beķeris, Īgnis un zili mati. 3, 2, 1. Aiziet! Tāds stipri satraucies. Es arī esmu. Un es šķiet, ka ziema par ātru pienākusi. Beķerējā viss izspirts. Es esmu vienkārši stresā. Labi, ka tu man esi. Labi, ka man ir šī mīla starp mums. Labi, ka es varu tevi cilāt. Jā, tu droši vari darīt ar mani, ko gribi. Tu starp citu esi tik stiprs. Tik nenomet zemē! Nenomet zemē! Jā, es esmu mājās. Jā, es arī esmu mājās. Viņa... Ak, tu zilmatainā slampa. Tā nevar teikt. Un kas esi tu tāds, ko? Es esmu siera bulciņa. Siera bulciņa. Jā, jūs esat ļoti... Vairāk izstāst pēc cīsiņa mīklā. Ko tu teici? Pēc cīsiņa mīklā es tev saku. Aha. Skaties, ka nesajūti manu elpu. Ko viņš ar to domā? Es nezinu, ko viņš domā, bet jums vajadzētu pašiem tikt ar to galā paši. Esat divi, tad tiekat galā. Es, kamēr jūs tur runājat, es pastīšos pa logi, jā? Tas ir mans vīrs! Tā ir mana sieva! Tā ir mana sieva! Tu ar šito īgno politiķi. Bija laiki, kad es biju Īgno bezgaumīga. politiķi? Tad es tevi izsaucu uz divkauju. Uz divkauju. Jā. Šitais mazais. Mani. Wow. Ok. No, vecīt. Es ne tikai rulēju mīklu, es rulēju arī čaļus. Es ieteiktu tev sarulēt savus ceļus kopā. Panāc šur. Es jau teku. No. Pagaidiet, ja es drīkstu pateikt, jūs īstenībā abi esat ļoti tādi, kādi esat, bet varbūt iedzeram vīnu. Mums taču ir vīns. Mēs varētu to atrisināt kaut kā miermīlīgāk. Turklāt, mīļais, tu zini, šodien ir mūsu kāzu jubileja. Paskaties! Pagaidi. Tūlīt būs sevi, ka tā ir mūsu kāzu jubileja. Viņa izstāstīja kaut ko pa kāzu jubileju? Nē, es tikai pasūtīju šampanieti. Es taču pati atceros mūsu kāzas. Jā, protams. Un toreiz es biju piedzērusies, tāpēc atkārtojam to momentu. Atkārtojam gan, es tūlīt saliešu pilnīgi visiem, es esmu raizis. Jā, ļoti dāsni. Neiet tik ātri, es esmu tomēr beķers, nevis vīnlejs. Nu, re. Man pietiks. Lūdzu. Lai patīkami garšo. Improvizācijas teātris Spiediens! Aplausi!